Es šobrīd stāvu pie jau kādreizējās Rīgas krasta stacijas administratīvās ēkas. Diezgan krāšņa celtne, kas būvēts pagājušā gadsimta sākumā. Un, protams, tā ir vistiešākais sakars ar dzelzceļu, jo vairāk kā gadsimtu dzelzceļš šeit ir pastāvējis. Kopš 1907. gada šeit ir bijusi līdz 2020. gadam ir bijusi dzelzceļa stacija. Taču tās pirmsākumi ir vēl senāki, proti, tad, kad dzelzceļš ienāca Rīgā, tas, protams, bija saistīts arī ar ostu, bet tas aprobežojās tobrīd ar pašu Rīgas krastmali, jo tā varētu teikt Rīgas tirgus rajonu. Tur varēja piestāt nelielu kuģi, pēc tam attīstoties Rīgas ostai un jūtot vajadzību pēc lielākas kravnesības kuģu apkalpošanas, tika izbūvēts dzelzceļš uz Bolderāju, uz Mangaļiem, bet palika viena tāda teritorija diezgan neapgūta šeit, Andrejsalā, un teritorija ar diezgan lielu potenciālu. Faktiski tas potenciāls arī palīdzēja ostai no 1000 tonu apgrozījumu kļūt par 1 000 000 tonu ostu, bet par visu pēc kārtas. Tātad 1895. gadā šeit tika uzcelts elevators graudu glabāšanai un pārbēršanai, pēc tam kuģos uzglabāšanai to graudu, kas tika atvest pa dzelzceļu. Bet vienlaicīgi, protams, ar elevatoru būvniecību tika risināts jautājums, kā tad pa dzelzceļu tos graudus pievest. Un bija vairāk varianti. Dzelzceļa līnija, tiesa zirgu vilcis bija gar krastmalu, to varētu mēģināt atvilkt līdz šajienai, bet tas radītu diezgan daudz neērtību jau tobrīd, kur nu vēl šobrīd. Tāpēc tika izvēlēts risinājums no jau eksistējošās hospitāļu platformas, tātad mūsdienu Brasas stacijas, izbūvēt aptuveni 4 km garu dzelzceļa līniju līdz šajienai, tālāk to mazliet pagarināt un ievadīt Andreju ostā tieši pie jaunbūvējumā elevātora, un tas arī tika izdarīts. Tur vēl pat pirms tam bija vairāk projekti, ka to varētu darīt ne tikai no Brasas, bet no Čiekurkalna, jeb toreiz Rīgas Baltijas dzelzceļa stacijas, bet tur dažādu apsvērumu rezultātā tika izvēlēts tieši šis risinājums. Un tad, kad uzsākās Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcijas projekts, faktiski tādas aprises, tas iegūta 1902. gadā, tika pieņemts lēmums šo te elevātoru atzarojumu jau izveidot, tā galā izveidot patstāvīgu staciju, ko arī jau toreiz nodēvēja par Rīgas krasta staciju. Bez elevātora jau tobrīd bija parādījusies arī saldētava, kas bija nepieciešama, piemēram, pēc tāda produkta kā sviesta uzglabāšanai, bet tas, ka šeit parādījās stacija, deva iespēju attīstīt ne tikai Andreju ostu, bet arī tā dēvēto eksportu ostu, kas ir Daugavas Leitec mazliet uz priekšu. Un šī osta faktiski arī ilgus laikus bija Rīgas ostas daļa, tā varētu teikt, bija galvenā, caur kuru tika gan eksportētas preces, gan arī importētas preces, faktiski ļoti dažāda veida preces. Arī tur viena saldētava tika uzbūvēta, bet tur pamatā tomēr beramkravas tika apstrādātas. Un tas deva to galveno uzrāvienu Rīgas ostai arī starpkara periodā un arī pat pēc Otrā pasaules kara, attīstot infrastruktūru, šeit stacijas ceļu kopējais garums jau sasniedz 14 kilometrus. Un tādējādi, faktiski var teikt, ka Rīgas krasta stacija bija viena no lielākajām dzelzceļa stacijām Latvijā. Un kāpēc tad šobrīd tā te vairs nav? Līdzīgi kā ar Rīgas preču staciju pienāk laiks, kad mums ir jāmainās, jātransformējās, kad mainās arī tehnoloģiskie procesi un tās lielās teritorijas, kas faktiski Rīgas centrā, jau Andreju osta faktiski ir Rīgas centrs, tās tiek atbrīvotas no dzelzceļa, dodot vietu citām
varbūt šobrīd aktuālākām iespējām. Arī mākslas, kultūras telpas šeit parādās, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, iespējams, ka vēl daudz kas cits. Arī kādreizējā stacijas ēka tiks pārbūvēta par biroja ēku. Un vilcieni, vagoni, kas tiek padoti uz ostas termināliem, tie šobrīd izmanto daļēji šo te atzarojumu uz Rīgas krastu staciju, sākotnējo elevātoru atzarojumu, bet jau patiešo vagoni tiek ievadīti eksporta ostas rajonā un tālāk, ja nepieciešams, arī uz Kundziņu salu. Bet šī teritorija tiek sakopta, šī teritorija tiek attīstīta. Un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvs piemērs, kā šādas teritorijas var un arī ēkas, kas ir palikušas izmantot, un tās kalpo turpmāk un kalpos sabiedrības interesēm.